Mājas kafejnīcā Kārķu pica, kas iekārtot Valkas novada Kārķu pagasta Dīķkalnos, aizvadīta otrā tīklošanās pēcpusdiena remigrantiem. Turpinot Vidzemes plānošanas reģiona remigrācijas koordinators Ingas Maģuls martā aizsākto tradīciju, remigranti tika aicināti uz satikšanos un raudzīgām sarunām. Šis ir otrais, kā jau varbūt zināt, sākām ar Cēsīm, no kurienes es pati nāku, lai mēs saprastu, vai vispār ir, kā saka, pieprasījums, vai cilvēkiem tas interesē. Atsaucība bija ļoti liela, mums arī bija apmēram 30 cilvēki Cēsu pasākumā, pēc tam bija pieprasījums, ka vajag turpinājumu. Nu, tad radās šī doma, ka vajadzētu ne tikai, kā saka, Cēsīs rīkot šos pasākumus, bet mēģināt arī pa visu Vidzemi, katrā pašvaldībā. Pasākuma mērķis ir ikreiz kādā citā Vidzemes reģiona vietā pulcēt ne tikai tos, kuri pārcēlušies no ārzemēm atpakaļ uz Vidzemi pirms neilga laika, bet arī tos, kur atgriezušies šeit jau agrāk. Pasākums ir domāts remigrantiem, lai viņi savā starpā sapazīstas, veido jaunas draudzības un, teiksim, jā, viens otram varbūt padalās ar saviem iespējiem, kāda bija šī atgriešanās, kāpēc viņi ir atgriezušies, kāpēc varbūt iemesls, kāpēc viņi ir aizbraukuši, nu, kā tāds sajūts. Un tad viņi šādā veidā komunicējot, man liekas, ka viņi arī pēc tam vienkārši labāk kā saka, jūtās par sevi. Pasākumu apmeklē remigranti, kas ieradušies no dažādām pasaules valstīm, kā piemēram Portugāla, Īrija, Meksika un Brazīlija. Visvairāk māju braucēji ir no Lielbritānijas. Atrodamies Kārķos, Valkas novadā. Pasākumu apmēram apmeklē plus mīnus 30 cilvēku ir ieradušies no Cēsīm, no Rīgas ir viens kungs ieradies, arī no, kā saka, tuvākās un no Valkas un tuvākās apkārtnes. Es esmu pieaicināts kā pagasta saimnieks, kā pārvaldes vadītājs un uzņemu ciemiņus no Vidzemes, kas ir tātad remigranti no visas pasaules atbraukuši un šobrīd dzīvo Latvijā. Pasākuma dalībnieki pavadīja laiku ne tikai sarunās, bet arī baudīja saimnieku sarūpētās picas, kā arī devās pārgājienā uz Lustiņdruvas dabas taku. Man bija interesanti uzzināt, cik tad par šiem gadiem ir atbraukuši šie cilvēki atpakaļ, cik viņi laimīgi jūtās šeit, un man tiešām interesē, kā viņi ir iedzīvojušies un kā viņi ir atraduši sevi šajā vietā. Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs min, ka remigrācijas politika valstī un pašvaldībā ir vāja. Nav daudz veidu, kā palīdzēt, tikai sniedzot nepieciešamo informāciju un atbalstot viņu lēmumu atgriezties Latvijā. Plašākā mērogā skatoties, kad mēs jau redzam, cik mēs Latvijā esam un kad katrs mūsu tautietis ir svarīgs. Un es domāju, ka šiem cilvēkiem ir jāsajūt, kad mēs viņu šeit gaidām un mēs priecājamies par katru, kas ir pieņēmis dzīvē lēmumu atgriezties. Man personīgi liekas, ka Latvijā ir ļoti labi viss un skaisti, kad tas ir tikai un vienīgi cilvēku iekšējais lēmums, jo ne no valsts, ne no valdības, ne no kādām citām pusēm es neredzu iemeslu, kāpēc to nevarētu darīt. Es domāju, ka tas ir cilvēka pats personiskais lēmums. Pēdējo 3 mēnešu statistika par remigrāciju Latvijā vēl nav apkopota, taču vasarā atgriezušies aptuveni 50 cilvēki. Līdzīgas tikšanās tiks turpinātas. Elis Ragauša, Gunta Matisona, Indars Krieviņš, Vidzemes televīzija.